Labdien! Šīs dienas raidījumu mēs sāksim ar stāstu par vienu pāri, kuri paši sevi sauc par globālo ģimeni, jo viņu ģimenē ir pārstāvētas 3 valodas, 2 rases, un viņi paši apgalvo, ka varētu dzīvot jebkurā pasaules valstī. Nu, varbūt kādam šķitīs, ka tas nav patriotiski. Pēc sižeta mēs par to parunāsim ar Daci Rukšāni, rakstnieci, un ar Vidvudu Medeni, kurš vienai daļai cilvēku pazīstams kā skandinieku, dziedātājs, dalībnieks. Jā, dansotājs. Arī dansotājs, un tie, kas klausās Latvijas rādio, zina, ka viņš ir arī rādio žurnālists. Ir tik daudz dzirdēts par globālo sasilšanu, globālām katastrofām un globālo politiku. Taču izrādās, ka globālas var būt nevien problēmas, bet arī ģimene. Vismaz par tādu sevi dēvē Ilva Banka Okorie un Keleči Okorie. Ilva un Keleči iepazinās pirms 3 gadiem Prāgā. Pērn Lielbritānija apprecējās un pasaulē nāca dvīņi – meita un dēls. She caught my eye, so I just said hello, yes. Tajā brīdī es biju visam kam atvērta un tas bija ļoti patīkams, silts tāds komplimenti un gribējās uzzināt vairāk, nebija nekas pretī, varbūt aiziet kopā uz restorānu, jo tu esi viens pats svešā pilsētā un tāpat tev īsti nav ko darīt, vakaros, kāpēc nē. Mums gan bija ļoti ierobežots laiks, 3 dienas, pēc tam, kas bija palikušas, jo es un viņš brauc prom, katrs savu vietu. Un tu tās 3 dienas mēs arī pavadījām kopā un pēc tam turpinājām ar e-pastiem. Iesākumā Keleči priekšstatos Latvija ir bijusi valsts, kur uz ielām visi katrā ziņā stūrēs tikai ladas. Taču maldīgiem priekšstatiem viņš tiek pāri ātri. Savādāk zem viena jumta 3 dažādas valodas un pavisam atšķirīgas kultūras sadzīvot nevarētu. Ilva ir latviete, savukārt Keleči dzimis Nigērijā, lielāko daļu dzīves pavadījis Lielbritānijā. Un ja vēl ņem vērā krievu auklīti. We're a global family because Nani is Russian anyway, yeah? So babies learn all kinds of languages. Latvijā katru itāli, indieti vai nigērieti izceļ kā retumu. Ļoti iespējams, ka Ilvas un Keleči bērni ir vienīgie dvīņi Latvijas pilsoņi ar tumšu ādas krāsu. Uzmanība, kas tiek pievērsta, var gan uzmundrināt, gan kaitināt. Of course I know I'm black. I know my wife is white and our kids are half black, half white. Of course that makes us stand out a little bit. Mēs aizbraucam uz Rundāles pili, kaut uz kādu vietu, protams, jūti, ka tas nav viņiem ierasta lieta, kā viņi redz mūsu ģimeni un tā. Bet, es domāju, Rīgā tas absolūti nav vairs nekāds jaunums. Agrāk vai vēlāk, bet droši vien arī Latvija piedzīvos brīdi, kad latviešu valoda un tumša ādas krāsa vairs nešķitīs izbrīna vērts salikums. Šobrīd Kelečijas lietas par rasu problēmām nerunāt. No vienas puses tālāk, ka nejūtas ierobežots ādas krāsas dēļ, no otras, esot jau paguris to komentēt un nevēlas kalpot par uzskatas līdzekli nācijas audzināšanas programmai. I'm a very proud person. I would not let anybody put me down because I won't stand for it. And I want my kids to be very proud too. I respect everybody. I don't see color. I look at my wife, I see a good woman. I look at my wife's family, I see good people. And I respect everybody. Bērnu vārdus ģimene izvēlējās īpašus. Tie ir nigēriešu izcelsmes, lai vienmēr atgādinātu par savām saknēm, lai kur bērniem vēlāk nāktos dzīvot. Lotanna, tas ir, man liekas, arī diezgan latvisks vārds. Izklausās Lotte un Anna kopā. Bet tas ir nāk no viņu valodas un tas nozīmē dieva dāvana. Un Tabeno, tas ir arī, mēs mēģinām, lai viņš ir tā kā saskaņots ar meitiņas vārdu. Un tas nozīmē atceries tā kā tēvu. So it's important for me that the name is a good identity to remember that there's a side of them that came from Africa as well, you understand? Runā, ka precoties to aprec nevienu otru cilvēku, bet arī visu viņa ģimeni. Keleči ir ļoti iemīlējis Ilvas radus, un pavisam nesen arī Ilva iepazinās ar Keleči māti, kas mēroja garo un sarežģīto ceļu no Nigērijas uz Latviju, lai beidzot ieraudzītu savus mazbērnus. Tā kā Keleči vēl nezina latviešu valodu, tad sākotnēji iepazīstoties ar Ilvas vecākiem, viņš izmantojas zīmes. Sign language. It's difficult because we still can, I try to learn Latvian. I had this software to learn Latvian because I thought I could teach myself. It's much better to teach yourself.
And then when I realized it was not telling me the right stuff. I think it was made in the United States. It was made for so many languages. So I just gave up because it was telling me all these things. I thought, if I'm going to learn a language, I want to make sure that I'm being told exactly the truth, you know. But I'm still learning. Ģimenes ikdienas obligāta sastāvdaļa ir lidojumi Rīga-Londona, kur Keleči ir savs bizness, reklāmas aģentūra. Ilva jau pieradusi, ka kopā būšanas periodu mijas ar nedēļām, kad ģimenes mājās Rīgā viņa ar bērniem saimnieko viena. Tad ir atkal tas satikšanās prieks, ir arī prieks braukt uz lidostu pretī un sagaidīt. Un tas ir kā svētki, katreiz, kad atbrauc maz svētki, un tāpēc es tā neiebilstu. Jo arī, ja vēlos, es arī patveru braukt, cik vien gribu līdzi. Un cik tas, ka tad nav tik viegli ar tiem bērniem. Arī tās dienas, kad neesi, tad var veltīt sev vairāk laiku. Tas arī ir, es domāju, katram svarīgi pabūt ar sevi. Tomēr jau kādu laiku abiem ir kopīgs uzņēmums arī Rīgā. Sākotnēji skaistumkopšana bija tikai Ilvas aizraušanās īsinot laiku. Ar Keleči palīdzību šis vaļasprieks pārvērtās biznesā. Kad es studēju medicīnu, lai kā students papildus kaut ko nopelnītu, es apgūvu, kā taisīt gēlu nagus. Un tad es to teicu savu vidē vīram, varbūt, ka pamēģinam, un viņš, jā, tikai pāram. Keleči un Ilva uzskata, ka valstu un valodu robežas eksistē drīzāk uz papīra, un patiesībā telpa mācībām, dzīvošanai un biznesam ir gluži vai neierobežota. Katrā ziņā bērnus viņi vēlas audzināt, pieturoties pie šādiem principiem. But we just see what happens. It's just going to be two homes. You know, the UK, you know, they also half British as well, apart from being half Latvian. So the UK is we're going to play a part in their lives as well as Latvia. Man nav bijusi saskarsme ar Anglijas tieši tā skolā, bet cik es redzu, tur ir daudz tās privātās skolas, kuras ir tādas, kā filmās rāda, ka viss ir skaistās formās un viss notiek senatnīgā pilī, tās mācības. Jā, es labprāt savu bērnu laistu tādā skolā. Vai tas ir latviski būt aizdomīgiem, piemēram, pret citu valodu un citu ādas krāsu, ja tāds cilvēks atnāk un saka, es tagad šeit dzīvošu? Aizdomīgiem? Nē. Kā tad tu to saukt? Varbūt piesardzīgiem, jo ir aizdomas pārāk emocionāli, pa daudz to tā nokrāsa ir. Labāk varbūt piesardzīgi, bet citādas krāsu. Ir jau arī tautas dziesmās un folklorā, gan rātnējās, gan nerātnējās dziesmās ir arī minēti sveštautībnieki. Jā, un kā viņi tiek aprakstīti? Tas ir interesanti, atgriezīsimies pie saknēm. Es varu pateikt kādu piemēru, bet tas jau tāds ar humoru viss ir, jo humors neatņemama sastāvdaļa. Teiksim, sarkanas polis, melnu bārdu, iebrauc spalvu muižiņā. Ja? Tā ir tā personificēts ar kaut ko citu. Tas ir konstatēts. Ja? Bet, teiksim, pa vācieti, vai ne? Pa vācieti ir teikts tā, dari vāciet to manā kurpītē, ne manā P, lai stāv mana P arāņu dēliņam. Ja? Saprot, tāda tautas dziesma ir. Jā, bet vācietis... Vācietis ir vācietis. Vācietis ienaidnieks. Bet kā tu teikt, vai tais dainās tā attieksme pret sveštautiešiem kopumā? Nevis kā pret okupantiem, kā tas varētu būt vācieši, kad viņi ir draudzīgi, viņi ir piesardzīgi, viņi ir tomēr noraidoši, kā tu teikt? Nē, noraidoši nav. Smalki. Ar humoru, ja ir kaut kas noraidošs, tad ir ar humoru. Humors kā kritikas veids, vai kā lai to pasaka. Bet mēs to neesam zaudējuši? Bet es ikdienā neesmu sastapusi nevienu personiski, nevienu cilvēku, kas teikt, ka viņam, šausmīgi riebjās kaut kāda noteikta rase vai krāsa vai nacionalitāte vai tautība. Es esmu sastapusi, kas saka, es visu pieņemu, es visu atbalstu, bet lai viņš turās no manis pa gabalu. Tā ļoti smalka atgrūšana, vai ne? To es esmu dzirdējis tikai par seksuālajām, teiksim, minoritātēm, kā mēs viņus saucam, tādu attieksmi. Arī citādi rāsi nekad. Bet to var izmainīt kaut kā? Jā, iemīlēties vajag momentā, viss pazūd. Visas